Labrīt. Esam pamodušies. Labākais tas, ka es uzliku modinātāju uz 6:30. Pēc tam es pamodos. Pārliku viņu uz 7. Un uzreiz ārā sāka kaut kas zvanīt. Kaut kādu gongu sist. Tā, ka katru sekundi, tad pāris sekundes klusums, tad tik pēc 5 sekundēm. Un tā kāds minūtes 15 vai 10, es nezinu, kas tas bija. Jā, trakums kaut kāds. Kaut kāds trakums. Pēc tam es internetā, protams, dienu pirms, kā man patīk darīt. Ne dienu pirms, bet iepriekšējā dienā vai arī pāris stundas pirms es sāku lasīt reviews vai internetā kaut ko. Un šeit es sāku lasīt, kad visus turistus sasēdina vienā, vietējos sasēdina otrā, vietējie pustukši. Nu, tās laivas, kuras braukšu, turistiem ir pārpildīta. Tur tu sēdi ne tādā vietā, tad tu vispār visu ceļu neko neredzi. Protams, tie, kas nāk laicīgi. Jāiziet 9, iziet viņš bez 20:11, jo gaida tos, kas brauc no Čangmai ar autobusu. Un vienkārši gemarojas. Un tad bija tādi, kas saka, visi chill. Tad ir tādi, ka visiem slikti. Nu, mana priekšrocība šobrīd ir tā, ka nav sezona. Tātad nesezonā nevajadzētu būt tādām problēmām. Redzēsim. Turpat no rīta arī brokastu spaidīsim, es gribu nopirkt biļeti. Sabiedē? Sabadī. Nezinu. Taču labdien, ja pareizi es atceros, ir sabaidi. Nu, tā kā būt nobiedēt. Sabaidī. Un kapčau ir laikam paldies. Mēģināju vakar iemācīties šīs 2 lietas. Bet tāpat vienmēr automātiski hello, thank you. Jā. Atnācu, lai zinu, kā agri es būtu bijis. Es atnācu šeit šobrīd ir 7:30 un es nopirku 40. biļeti. Pirms manis bija 23. un tad bija 4 vietējie, kas nopirka vēl 20 biļetes. Pizdēts. Tā kā es cerēju apsēsties pašā priekšā. Tagad es ļoti ceru, ka es sēdēšu malā, lai es varu filmēt, bildēt. Lēnām laiva pildās. Esmu ieņēmis vietu ar galdiņu. Un ceru ļoti to, ka šeit tiešām nebūs pilns. Nebūs smēķētāji apkārt, un kas visu laiku pīpē, pa ko es esmu dzirdējis atsauksmes sliktas. Šitas ir bišķi komfortablāks. Bišķi vairāk vietas visiem. Un visiem izstāst, kad ir galdiņi, bet viņš arī maksā. Dafiga reizi dārgāk. Tātad, kamēr es vēl atceros, cik kas maksāja. Pusdienas vakardien maksāja 40 000 kitus maksāja rīsi ar vistu. Pēc tam 15 bija pepsīts. Šorīt es samaksāju, man liekas, tieši to pašu. Jā, pīp manis priekšā sēž. Šorīt samaksāju, man liekas, tieši to pašu. Jā. Nopirku banānus, kas maksāja 15. Pārējo visu tur čipu šodien tos nav skaitīšu. Naktsmājas maksāja $12. Un, kas vēl bija? Tur uz robežas, samaksāja
40 batus par to, kad es biju pēc darba laika beigām. Pēc tam es viņiem devu, vajadzēja maksāt $40 par vīzu. Man bija tikai 100, es iedevu 100, par to, ka es iedevu 100, es atkal maksāju 40 batus. Un kas vēl? Tad bija busiņš no Taizemes puses uz Lausas pusi, robežas zonā, 25 ringiti. Ne ringiti, bet bati. Un pēc tam bija no ostas, no robežas līdz pašai pilsētai 200 bati. Man izručīja rītīgi gide, pa kuru es stāstīju. Tas bija vienkārši bomba. Un, jā, cerams, ka viss būs šoreiz mierīgi un būs iespēja sabildēt daudz ko. Es gan apsēdos saules pusē, es tā jūtu. Vajadzēja laikam varbūt otrā pusē stēsties, bet nu redzēsim. Tātad esam nonākuši uz kuģa. Kuģītis beidzot ir sācis braukt. Un izstāsta, ka man ir paveicies. Man blakus pilnībā neviens nesēž. Man ir Nīderlandes partneri pretī. Interesanti kompaņoni, ar kuriem parunāties. Kuģītis ir, es neteiktu, ka diezko pilns. Diezko pilns viņš nav. Bet citiem ir vairāk paveicies, citiem mazāk. Tas aptuveni šādi. Tagad nākamās 7 stundas mēs brauksim. Līdzi visi sneki, visu mēs paēdīsim. Tā kaut kā. Labi, kad ir kamera. Vienā pusē Taizeme, otrā pusē Lausa. Tiekamies! Sorry, nebūs mikrofons. Visi sabraukuši. Sākām savos busiņos un brauc uz viesnīcām. Vai hosteļiem. Brauciens bija ok. Labi, pēc tam vēlāk pastāstīšu, ne? Atausošos.
Es esmu Zinefra atbraucis. Tagad es esmu atbraucis uz pilsētu Pakbengu. Jā, Pakbengu. Pakbengu pilsēta. Viņa ir tātad no Taizemes robežas iet iekšā Lausā. Es esmu, kā jūs sapratāt, Lausā. Mēs šodien braucām kādas 5,5 stundas mēs aptuveni braucām šodien. Nebija nekas sarežģīts, nekas grūts un viegli pārciešams. Un, jā, upe diezgan strauja. Tu nofilmēšu, parādīšu jums. Upe nereāli strauja. Vismaz šī posmā ļoti daudz krācis viņai bija. Tādi virpuļi, kas, man liekas, griežās jau gadiem. Tur visādas pudeles iekšā bija, viss kaut kas. Gan jau būs kāds kadrs arī no tā. Izkāpdams ārā uzreiz no prāmja, kuģis, laiva, speedboat, jā, slowboat, lēnā laiva. Ar lēno laivu braucām un izkāpjot ārā uzreiz sīkie klāt, uzreiz kļančī, viss, kas man ir maisiņā. Pirmajiem iedevu, pārējiem vairs nedevu. Nevajadzēja dot arī pirmajiem. Tā bija mana kļūda. Tā mēs viņus pieradinām pie tā, ka vajag kļančīt un dabūt var lietas pa velti. Neko pasūtījām tagad kaut kādas rīses ar vistas gaļu, nevarētu saprast, kas tas tāds ir. Protams, augsts pepsīts kola. Jā, šeit mēs paliekam vienu nakti. Uz kuģa pie mana galdiņa sēdēja 2 norvēģi, 2 nīderlandieši, blakus viena vāciete. Un jā, pusceļu mēs runājām, tad viņi grāmatas lasīja, es ļoti daudz bildēju. Ja 200, man liekas, vairāk bildēm ir un gandrīz vai, domāju, tikpat arī viģiki safilmēti ar kameru un... Nu jā, pagaidām izstāst tīri interesanti, diezgan mierīgi. Problēma ir tā, ka viņiem tagad sākās dedzināšana un tagad viņi dedzina visu pagājušā gada, laikam, zāli un visu kaut ko un tādēļ ārā ir nereālais smogs. Tas kamerā šobrīd nav baigi redzams, bet viņš ir diezgan liels. Praktiski visām bildēm būs kontrasts jāgriež uz leju un visiem viģikiem, visam. Jā, tā kaut kā braucām tādu laivu, tā kā tā tur stūrīt var redzēt. Nu, gan jau es iepriekš arī parādīju. Uzreiz pirmais hostels manējais, tādēļ ceru rītdien būt atkal pirmais, lai var atkal ieņemt labas vietas sev un čomiem no Nīderlandes. Čalis ārsts, meitene HR konsultants, abi divi arī ceļo. Varētu būt bišķīt mazāk cilvēku, lai varētu bišķīt vieglāk pārvietoties, jo grūti ir nosēdēt tik ilgu periodu, un problēma ir tā, ka kājas visu laiku ir saliekts, un tu nevar baigi iztaisnoties. Prasās piecelties. Kā pāris reizes piecēlos, izgāju līdz priekšā, izgāju līdz aizmugurē. Esmu apmierināts, priecīgs, laimīgs, kas esmu izbaudījis šādu džungļu braucienu. Jā, vienīgais, kas gan dzīvniekiem bija, tās bija govis un buļļi, vai viņi vēl lielāki ragainie. Buki kaut kādi, pat arī ne buki, tādi lieliem ragiem. Un tos es atkal redzēju. Citu pa lielam, man liekas, pilnībā neko neredzēju. Pilnībā neviens cits dzīvnieks. Rītdien ir opcija, ka mums būs vieta, kur potenciāli ir šeit. Reku, šeit visdrīzāk, ka ziloņi no rīta dzers ūdeni, jo pretī ir ziloņu šitas te patversme. Un viņi tur dzīvojas, cik saprotu, un tad tur ir iespēja viņu gan apmeklēt, gan jau varbūt arī nav, nezinu. Un tad, cik saprotu, viņi no rītiem nāk un dzer ūdeni. Tā vismaz vienā vietā bija rakstīts. Nu, to mēs redzēsim, protams. Nung mấy hòn nung mấy
mans rūms. Durvis nevar atvērt, kas te notiek. Izstāst šitā. Tas būtības trešs, mierīgi varētu 3 cilvēki dzīvot, bet es dzīvošu šeit viens. Toties 5 minūtes attālumā no vietas, kur man no rīta ir jābūt. Līdz ar to jācenšas būt tur laicīgi. Vienkārši aiziet, nolikt somu, ieņemt spotu. The next day. Esmu pamodies līdz ar pirmajiem rīta gaļa saucieniem. Izgulējos vienkārši. Sapnis bija tik spilgts un detalizēts un kolorīts, ka, protams, nekas saistīts ar džungļiem, bet, vairāk ar darbiem dažādiem un jā, vienkārši tik vienkārši intens. Visi veikaliņi tik vairs vēl vaļā. Nezinu, tur ilgi visu nakti auroja, tā kā debīli. Nesapratu, kāda vēl pēc viņiem vajadzīgs. Kam par godu, kāpēc un kas kā. Pamodos tieši gandrīz vai ar saimniekiem kopā. Nācu lejā un viņi tikai slēdz kaut kādu gaismu iekšā. Pamodās pats saimniec, atvēra veikalu uzreiz vaļā. Vai taisīs man brokastis. It kā šodien ir vienalga, kur es sēžu. It kā. Bet būtu feina sēdēt atkal pie malas, lai var mēģināt kaut ko nobildēt. Vakar visu ceļu bildēju un filmēju ar fotoaparātu un tur 5% ir izmantojums, labākā gadījumā 10% un jā. Viņiem forši, viņi varbūt aizpampuši un neviens pat nemaz neredzēs. Es, ka pamostos no rīta, esmu aizpamps, visu uzreiz to redzu. So which boat? The blue one. He said the blue one. ช่วยใช่ไหมวะอันนั้นก็ฟ้าน่ะพี่เขาที่อันนี้ค่ะรู้ก็วางอันไหนอันสีฟ้านู้นสีฟ้าไหนหนูหลวงพระบางไอ้หลวงพระบางตัวไหนตัวนี้บอกตัวนี้ไอ้ฟ้านี้นะน้องแบบจะให้ผมจูงลงไปเด้อพี่ฟ้า
ซาบีนต้องเข้าแล้วนะเนี่ย Šīs dienas laiva bez galdiņiem, un tev ir jāizvēlās, vai tu gribi redzēt skatu, vai tu gribi ērti braukt. Tā nav daža opcija. Un šis būs mūsu barčiks. Šodien nav nekas baigi līdzi ēst. Turku tolete. Šis būs lodziņš šīs dienas. Motors. Nemācēšu tiek gan kāds. Šeit vēl ir sēdvieta, bet šeit būs nereāli skaļi. Nereāli skaļi, jo motors tur. Un tad ir, tā ir visi motori. Un tad ir šī vieta. No vienas puses ir ļoti skaista. Es pieļauju iespēju, ka tā nereāli labu skatu. Bet jā. Dilēma, ja? Kur tad gulēt? Tas ir kāds tepiķis. Dilēma, kur gulēt? Jā. Ej, sazinu. Un šeit jau točnu ne. Man varbūt tās tiešām izvēlēties. Ne, šo vietu. Būtu tiešām labāk. Tu fais du sport? Regarde, il faut descendre de là. Alors que vraiment, c'est...
paņēmu klasisko ierasto. Samaksāju 40,000 par rīsiem ar gaļu, vistu. Un tad atlikušais 50, tā 12 bija šits laikam. Tā laikam sanāk. Ja paēdīsim te uz ceru, ka jau viesnīcā tiksimies. Atkal tirgu nonācā, ja? Tirgu. Atvainojos, tur izlīdzi. 140. 140. Cik viņam man jāprasa? Sorry, nav mikrofons. $2. Redzēsim, ko viņam piedāvā. Hello. Somebody? I need a room for one night. Yeah, we have one room, but it's not here. My second house, really here is 1 minute. Can you see that? Okay, we can look, okay. Yeah. Hotel is full? Yes. Yes. Nu, šits jau izskatās. Sketchy. Nu labi. Vēl viens. Wow. Do you have a room with a desk? I need to work on computer. Yeah. I think Bigger bigger. Yeah, or bigger. desk where I can work. I need to work on computer. Yeah. No? Yeah, in your room we don't have table. Or if you want, Mm. you take table outside. Yeah, you put the inside. Okay. What's the price? Yeah, but right here, if you say here, I take for right of 500,000 kip. 400, no? Yeah, no desk. I need desk. You can take. Yeah, I know, but it's not. It's. No, sorry. No, I will search for a desk. 450. Okay. Okay. One night. Yes. Yeah. Okay. If you want, I take. I will ring for you. Go in the room. Okay. I will check this one and Yeah. okay. Or you put here. You put here. We'll see. I will check. Okay. I will check. One night I will check. I will put this and give you passport and everything, and we can go.